Un Jēzus nāk un ir gatavs dot šo zeltu, šo ticības zeltu tiem, kuri viņu ielaidīs. Un viņš piedāvā drēbes, garīgas drēbes, lai mūsu sirdsapziņa nomazgāt, šķīstīt, varētu apģērbties, un mēs varētu būt patiesi cilvēki ar skaidru sirdsapziņu, ar skaidru dzīvi, ar skaidrām domām, ar skaidru tīru valodu, baltās drēbēs, un viņš piedāvā zāles, lai mēs pareizi spētu redzēt. Mēs ļoti slikti redzam. Mēs ejam pa ielu, mēs redzam cilvēkus, bet mēs neredzam, kas ir viņu sirdīs. Mēs neredzam bieži viņu vajadzības. Mēs bieži esam aizņemti tik ļoti ar sevi, ka mēs neredzam citu vajadzības un neredzam arī sevi. Es nesu tev acu zāles, tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jēzus spēja atdarīt mūsu acis. Kad mēs domājam, kurš ir šis, kas klaudzina? Protams, ka tas ir Jēzus, viņš to saka. Es tas esmu, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Mēs neesam cienīgi, ka viņš nāk un klaudzina pie mūsu sirds un pie mūsu dzīves. Viņš ir Dievs. Visvarenais Dievs, kuru debesis nespēja aptvert. Viņš nāk un klaudzina pie mūsu sirds un pie mūsu dzīves durvīm. Tas ir liels paradoks, ka mēs tādi cilvēki, kādi mēs esam. Nu, kādi tad mēs esam? Ļoti vienkārši cilvēki. Varbūt tas būtu pirmais apzīmējums – vienkārši cilvēki. Nav mūsu vidū daudzi, kuri būtu ļoti augsti stāvoši cilvēki. Nav šeit ne Saeimas deputāti, ne ministru prezidenti, ne ministri, pat ne profesori vai kādi citi augststāvoši cilvēki, vienkārši cilvēki. Pie tam grēcīgi cilvēki, nepilnīgi cilvēki. Bieži vien labi mēs gribam, bet sliktu mēs padaram. Bieži vien mēs esam paši savi ienaidnieki un neesam par svētību citiem cilvēkiem. Un lūk, pie tādiem, kādi mēs esam, vienalga, kādi mēs esam, viņš nāk šovakar un klaudzina. Viņš, Dievs, Jēzus Kristus personā. Pagājušā svētdienā mēs domājam par to, ka mūsu Dievs ir trīsvienīgs Dievs. Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Šis brīnišķīgais ticības koncepts, kuru mēs nespējam ar cilvēcīgo loģiku izskaidrot, mūsu varenais Dievs nāk pie cilvēka un klaudzina. Viņš ir pasaules radītājs, kurš lika pasaulē rasties no nekā, nāk individuāli pie cilvēka. Tas, kuram pieder visa vara debesīs virs zemes, nāk individuāli pie tevis. Un viņš klaudzina pie tavas sirds, pie tavas dzīves. Tas, kurš mir Golgātā, tas, kurš augšam cēlās, tas, kurš reiz nāks, lai tiesātu pasauli un visus ļaudis, kas ir dzīvojuši no pirmā cilvēka iesākot līdz pēdējiem cilvēkam, kas piedzims, tas nāk individuāli un griežas pie tevis, mīļā dvēsele, viņš nāk pie tevis. Un ja rokas nav tukšas, jā, viņš nes tev zeltu, drēbes un zāles. Viņš grib, lai tu nebūtu nelaimīgs, bet lai tu būtu laimīgs. Viņš grib, lai tu nebūtu nožēlojams, bet lai tu būtu dišs, lai tu būtu patiesi viņa cilvēks. Viņš negrib, lai tu būtu nabaks, bet lai tu būtu garīgi bagāts. Viņš nevēlas, lai tu būtu akls un neredzīgs, bet lai tu pareizi redzētu, lai tu nebūtu kails, bet lai tu būtu apģērbies. Tādās drēbēs, ar ko tu vari stāvēt Dievu priekšā. Jo mūsu kankariem cauri redz Dievs. Viņš nāk ar brīnišķīgiem
nodomiem. Un kas tad ir viņa brīnišķīgais nodoms? Mēs lasījām pagājušajā reizē, ka viņa nodoms un viņa vēlēšanās ir darīt mūs līdzīgus sev. Jūs varat iedomāties? Viņa nodoms ir piedāvāt mums savu draudzību, kā līgavainis piedāvā līgavai savu draudzību, savu mīlestību, tā viņš nāk. Piedāvā mums sevi un saka, es vēlos būt ar tevi, pie tevis, tevi veidot, tevi pārveidot, darīt līdzīgu sev. Tas viss izklausās varbūt fantastiski, izklausās pārspīlēti. Bet to Bībele liecina. Tā ir patiesība. Dievs ir radījis mūs pēc sava vaiga un pēc savas līdzības. Mēs esam viņa līdzību lielā mērā pazaudējuši, bet viņš nāk, lai mēs viņa līdzību atgūtu. Viņš mēlas, lai mēs patiesi būtu viņa godības pārstāvji un liecinieki šeit virs zemes. Liels ir viņa nodoms. Ak, kaut mēs ļautu viņam savā dzīvē viņa nodomu īstenot un nenākt ar saviem zemajiem, mazajiem plāniem, bet ļautu viņam piepildīt viņa lielo plānu. Ķēnišķīgo plānu. Bet, kad viņš nāk pie savējiem, kas tad notiek? Kāda ir atsauksme? Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā un 14. pantā mēs lasām, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Kas ir šie savējie, pie kuriem viņš nāca toreiz pirms 2000 gadiem? Tie bija jūdu ļaudis. Ļaudis, kuriem Dievs bija uzticējis savu bauslību, kam viņš bija devis praviešus, kuri zināja patiesību. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma, tie viņu atmeta. Tie sauca sit viņu krustā. Bet bija, kas viņu uzņēma. Vasaras svētku dienā 3000 no viņiem atgriezās, viņu pieņēma. Tad, kad viņš jau bija augšam cēlies un nebija vairs cilvēcīgās miesās virs zemes. Cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem. Un, kad mēs lasām Bībeles liecību, piemēram, apustuļu darbu grāmatu, mēs tur redzam, kas notiek. Tur, kur ienāk Jēzus, tur, kur viņam top atvērtas durvis, tur notiek lielas un brīnišķīgas lietas. Tur slimie top dziedināti, aklie redz, kurlie dzird, arī burtiski, ne tikai pārnestā nozīmē. Tizli top veseli. Mēs lasām pašā apustuļu darbu grāmatas sākumā, ka tur bija cilvēks, kurš pie dievnama durvīm ubagoja. Viņš bija piedzimis tīzls. Pēters nāca un sacīja, sudraba un zelta man nav, bet kas man ir, to es tev dodu. Jēzus Kristus nāceriešu vārdā, celies un staigā, un viņš piecēlās un staigāja. Tur, kur Jēzus nāk, tur kaut kas liels notiek. Notiek pārmaiņa, tur nāk svētība. Tur, kur viņš top ielaists. Varbūt, ka mēs sakam, mēs jau esam viņu ielaiduši sen. Es esmu kristietis jau 20 gadus. Varbūt 30, varbūt 50 gadus. Es esmu ielaidis viņu. Bet mums ir jājautā, vai mēs esam viņu absolūti ielaiduši. Vai nav kaut kas mūsu dzīvē, mūsu namā, kaut ko, ko mēs esam vēl rezervējuši priekš sevis? Vai mēs esam viņu ielaiduši savā guļamistabā?
Vai mēs ļaujam Jēzum ienākt mūsu privātajā dzīvē? Viņš tik un tā zina un redz absolūti visas dzīves detaļas par mums, bet mēs ļaujam viņam noteikt mūsu dzīvi, mūsu privāto dzīvi. Un vai mēs ar savu privāto dzīvi gribam viņu pagodināt? Vai viņš ir ienācis mūsu studiju istabā, citiem sakot, vai mēs esam viņam uzticējuši, nodevuši visus savus plānus par rītdienu, par nākotni? Vai mums ir tas nozīmīgi jautāt, kungs, ko tu gribi, lai es daru? Kāds ir tavs plāns manai dzīvei?